Šī gada 1. janvārī stājies spēkā Saeimas pieņemtais likuma grozījums par tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu un elektrisko smēķēšanas ierīču aprites ierobežošanu un atļauj tās iegādāties tikai tām personām, kas sasniegušas 20 gadu vecumu. Dosimies Rīgas ielās, lai noskaidrotu, ko par šo likuma grozījumu domā tās iedzīvotāji. Es personīgi esmu neitrāls par jauniešiem. Es domāju, ka ja jau pirms 18 gadiem viņi kaut kādā veidā tika cigaretēm, tad arī pirms 20 arī tas būs iespējams. Man šķiet, ka jaunieši ir ļoti mērķtiecīgi. Viņi vienmēr atrod kaut kāds veids, kā apiet. Tā fundamentāli neko nemainīs. Es drīzāk varbūt atbalstu to, ka mēģina likvidēt tās garšas pieejamās. Jā, es domāju, labi. Ja tas skaitē veselībai, tad tieši to vajadzētu arī vairāk aizliegt. Es domāju, tas labi, bet varbūt dažiem jauniešiem tas ir nepatīkami. Tā kārtējās neērtības kādam, un ja armijā var iet no 18 gadiem un dzert var no 18, laikam vairs nevar, tad pēkšņi smēķēšana. Smēķēšana pat par sevi slikta lieta, tā kā varētu aizliegt arī līdz 60 gadiem. Es varētu atturēt. Es kaut kā esmu ievērojis, ka man liekas, ka tabakas izstrādājums jaunieši nemaz tik daudz nepatērē. Man liekas, ka viņi patērē vairāk tos elektroniskos, visādus digitālos tos brīnumus, puļķīšus, ko bāž mutē. Es domāju, ka cena nav vai pieejamība nav tas izšķirošais. Lai rastu skaidrākas atbildes par likuma grozījumā izvēlēto vecuma ierobežojumu, devāmies uz Veselības ministriju. Kāpēc 20 gadi? Kā norādīja policija, lielākoties nepilngadīgām personām šos izstrādājumus nodot vecākās klases skolē. Tāpēc tie 20 arī tika, rosināti un akceptēti. Vai ir starpības starp 18-gadīga un 20-gadīga jauniešu smadzeņu attīstības līmeni? Jā, absolūti, tam ir zinātnisks pamatojums, jo smadzeņu frontālā daiva, kas atbild par uzvedību, par situācijas izpratni, un par procesu kopumā, kas ar cilvēku notiek, bet ir pierādīts zinātniski, ka viņi attīstās līdz 25 gadu vecumam. Jo vairāk laiks būtu nozīmēts, kad to vielu varētu sākt lietot, cilvēks kritiskāk varētu paskatīties uz to, kas ar viņu notiek. Padomājiet, vai jūs gribat uzturēt industriju, kura principā rada jums zaudējumus gan maciņam, gan arī veselībai. Apkopojot iegūtās atbildes, varam secināt, ka likuma grozījums ir veiksmīgs solis sabiedrības veselības attīstības labā. Tomēr, cik veiksmīgi tas tiks realizēts praksē, rādīs laiks. Sižetu veidoja Beāta Roga, Dana Daniela Hračaņika un Viktorija Gaila. Raidījums Kivī.